Esiet sveicināti visi mani un astroloģijas draugi. Sāksim tātad apskatīt nedēļu no 8. līdz 14. janvārim. Es ceru, ka jūs esat sagatavojušies, jūs jau zinat priekšā plānotāji. Kaut kas rakstāms, lai varat veikt atzīmes un lai šo laiku mēs pavadām produktīvi. Tātad to, kas jums šķiet interesanti, kas atsaucās, to arī tātad paņemiet nākošajai nedēļai. Un pirmdiena, jo nedēļa vispār būs feina. Viņa ir mēnesis, mums ir strēlniekā nedēļas sākumā, un mēs varam teikt, ka svētki turpinās. Viņa kaut kādā veidā ir pat spilgtāka nekā pats jaunais gads, tāda emocionāli piesātinātāka. Te ir arī lielas iespējas pat tiešām šajā nedēļā arī praktiski ielikt tādu labu pamatu visam gadam. Bet skatīsimies tātad katru dienu pēc kārtas. Mums ir pirmdiena un jau agri no rīta, tātad 6:11 mums mēnesis veido kvadrātu ar Saturnu. Tas nozīmē, ka no rīta vajag pavingrot, iztaipīties un rīkoties pēc plāna. Vienkārši darīt to, kas jums ir jādara, dariet savus pienākumus, arī tos, kas nepatīk. Un to noteikti jums palīdzēs realizēt. Gaisā vēl ar vienu ir jūtams šis labais bisekstils, ko veido Mars, Jupiters un Saturns. Tātad šeit jūs varat iet uz rezultātu, šeit jūs varat realizēt savus plānus. Un tajā pašā laikā jums turpināsies arī, kā jau es teicu, šis jaungada noskaņojums, ir sevišķi uz vakarpusi, jo vakarā mums savienojas mēnesis ar Venēru. Tas nozīmē patiešām, ka jūs varat veiksmīgi apmeklēt pasākumus, priecāties, pucēties, baudīt dzīvi. Tas var būt vienkārši tikai labs garstāvoklis, jo šeit var būt tāds moto, ka skaistums un optimisms izglābs šo pasauli. Un dāmas noteikti to sajutīs kā vēlmi doties piedzīvojumos, flirtēt, rotaļāties, pucēties, skaisti saģērbties. Ar to arī varat sākt šo nedēļu. Taču gaisā ir jūtams arī, un jums jāpasaka par sarežģītu aspektu, ko veido Merkūrs ar Neptūnu. Tamdēļ esiet prātīgi ar solījumiem. Arī informācija, kur saņemat šajā dienā, pārbaudat. Te var būt neskaidrības, te var būt apzināta vai arī neapzināta maldināšana. Un principā to jūs sajutīsiet arī vairāk otrdien, bet jau pirmdien jūtīgākie ir sevišķi tie, kuriem novembrī, tā kā pirmoreiz veidojošas aspekts, notika kaut kas nepatīkams, kaut kas tāds divdomīgs, ja? Var gadīties, ka ir jāatgriežas pie šī notikuma un jānobeidz geštalts, tā mēs varam teikt. Īpaši piesardzīgi uztveriet kaut kādus ļoti izdevīgus piedāvājumus šajā dienā. Ceļš jums ir jāparaksta līgumi, tos gan atlieciet uz kādu citu dienu, bet principā te var būt arī vienkārši tāds sapņains noskaņojums un varbūt kaut kādi sapņi gan pirmdienā, gan otrdienā. Otrdien vēl ar vienu mums mēnešajā strēlniekā, mēs vēl ar vienu esam tāda jaunā gada iedvesmas pilni, kad mums liekas, ka dzīve mainīsies kā uz buri mājienu, ja, mēnesis strēlniekā un ir optimisms, bet naktī, tātad no pirmdienas uz otrdienu 3 veidojas šis sarežģītais aspekts, ko veido Merkūrs ar Neptūnu. Tātad, kā jau teicu, šeit varbūt kaut kādi sapņi, atveras durvis no zemapziņas uz apziņu un nāk augšā tas, kas jums ir iekšā. Katram tas var būt kaut kas cits, kādam tas var būt kaut kas ļoti patīkams, kādam ne pārāk. Un dienas laikā piedomājiet pie šīs informācijas, piedomājiet pie tā, kā jūs komunicējat ar cilvēkiem, jo visu dienu arī mēnesis pastiprinās šo aspektu. Viņš savienosies ar Merkūru vakarā un arī veidos sarežģītu aspektu ar Neptūnu. Tāpēc daudz emociju šajā dienā varbūt pakontrolējiet, lai tās patiešām ir labas emocijas, jo, ja kādam tās varbūt arī saspringtas un ne pārāk labas, tad ļoti labi jūs varat šīs emocijas pārstrādāt, vienkārši aiziet uz vannas istabu, atgrieziet krānu ūdens, lai ūdens gāžas un visu tam ūdenim pasakat, ko jūs gribētu pateikt kādam citam. Bet gaisā jau būs jūtams arī labs aspekts. Un, protams, jūs varat arī skatīties filmas šajā dienā, jūs jau zinat šīs labās receptes, ja? Un
piesardzīgi esiet ar ķīmiju un nelietojiet alkoholu pirmās 2 dienas, jo tā ietekmē gan jūs varat sadarīt dīvainas lietas. Bet gaisā jūtams jau labs aspekts, ko veidos Saule ar Urānu, un tās ir jaunas iespējas. Ļoti liels iespējas, ka jūs to sajutīsiet jau tātad 9. datumā, bet visticamāk 10. jau pavisam noteikti. Tas ir arī laiks pirms jauna mēnesis, tātad mēs kaut ko nobeidzam, kaut kādi notikumi viena mēnesis beidzas un jauna mēnesis cikla notikumi sāksies. Un 2 naktī mums ir šis aspekts, ko veido Saule ar Urānu. Te jūs patiešām varat enerģiju sajust. Tās ir jaunas, neparastas iespējas, tātad jau 9. jums tās var būt, un jums ir tātad gan karjerā, sadzīvē, ģimenes dzīvē, personīgajā izaugsmē. Tas ir atkarīgs no jūsu personīgajiem horoskopiem, kur katram izpaudīsies. Ūdensvīriem un mežāžiem ir iespēja pēkšņi iemīlēties. No pirmā acu skata tāds pilnīgi ļoti spilgta emocija. Un pārējiem, protams, arī ir iespēja baudīt šīs ļoti spilgtās emocijas. Visiem var būt tāds piepacelts garastāvoklis, zināmā mērā arī svārstīgs. Un kas mūs nostabilizēs mums otrs ļoti labs aspekts, jo trešdien mums, kā nojaušat, ir ļoti laba, ļoti enerģiska diena. Labais aspekts būs, ko veidos Mars ar Saturnu. 4:40, ja gribat precīzi. Tas ir veiksmes periods. Veiksmes periods, kad cilvēkiem var viss izdoties. Un sevišķi tas ir labs tiem cilvēkiem, kuriem patīk sistēma, kuriem patīk kārtība, skaidrība un tāda noteiktība un arī hierarhija. Ja, te var slēgt veiksmīgus darījumus, arī ilglaicīgus veiksmīgus darījumus. Lūk, šeit var parakstīt tos līgumus. Šeit arī ļoti labs periods, lai sāktu ārstēties. Īpaši mežāži var izārstēt pat kaut kādas tādas ilgušas kaitas, hroniskas. Un Saule sāk veidot veidot kvadrātus ar karmiskajiem mezgliem. Tas nozīmē, ka šajā dienā mums ir sajūta, ka mēs stāvam starp savu pagātni un savu nākotni. Un, zināmā mērā, tas var radīt arī tādu sajūtu, kad mums ir kaut kas vēl jāpabeidz pagātnes darbu, mēs jau sākam skatīties uz nākotni, ko mums, protams, iezīmēs jauns mēnesis, kas ir ceturtdien, 11. datumā, tas būs mežāzī. Un tas nozīmē 21. grādā, tie, kā mežāzī ir planētas, 20. 21. tātad kā tur pat no 18. līdz 22. 3. grādam. Ja tur ir planētas, tad uz jums šis jaunmēnesis atstās lielāku ietekmi. Un šeit jūs tātad varat sākt kaut kādus jaunus uzdevumus. Tie var būt vienam mēnesim, tātad ietekmēt var jūs janvārī. Un zināmā mērā kaut kādā veidā jūs tos varat nobeigt pat vēl maijā. Tad pietiekoši ilgu laiku var ietekmēt šis mežāža jaunmēnesis, un tad jūs varat ielikt arī tādus labus pamatus. Tāpēc es teicu, ka šī nedēļa ir pat tāda kaut kādā veidā spēcīgāka par pašu jaunā gada sākumu. Šeit jūs varat tātad izplānot savu gadu, un tam veiksmīgi palīdz arī mēnesis ar savu emocionālo klātbūtni un ļoti liela nozīme šajā jaunmēnesī. Mums ir arī Urānam, te jūs varat kaut ko jaunu ievēlēties, 11:26, precīzi aspekts mēnesim ar Urānu, un vakarpusē 21:20 ar Neptūnu. Tātad jūsu sapņi, jūsu vēlmes varbūt uz tādu materiālu pamata, jo mēnesis mums ir mežāzī. Un, kā jau es teicu, 3:44 naktī Saule veido šo kvadrātu, tātad vidus starp aptumsumiem, jā. Tad nozīmē, ka kaut kas var nenotikt pēc plāna, ne tā, kā jūs esat iedomājušies. Šeit, un tā kā mums vēl ir šis Urāna klātbūtne, nepretojieties. Esiet gatavi pārmaiņām, esiet gatavi pārējai, jo vieglāk jūs būsiet gatavi tām pārmaiņām, jo vieglāk notiks notikumi. Ja jūs sāksiet iestāties pauzā un pretoties, var nākties saskarties arī ar kaut kādām grūtībām.
Un tātad jauns mēnesis mežās ir rūpējieties par savu kaulu sistēmu, rūpējieties par saviem zobiem un saprātīgi esiet ar fiziskām slodzēm, noteikti ievērojot likumus, fokusējieties uz mērķiem. Kā jau teicu, šis ir ļoti labs laiks darbam, karjerai, plāniem, mērķiem. Izplānojiet savus personīgos mērķus, mērķus kopā ar savu partneri un mērķus savas ģimenes mērķus, tad biznesa mērķus. Ļoti laba diena. Jo šeit jūs varat arī uzreiz viņus sākt realizēt, jo mums ļoti daudz planētu ir mežāzī. Tad ļoti labs biznesam laiks darbam jūsu mērķu realizācijā. Vēlreiz jums to uzsver. Un vēl šeit ir ļoti tāda urāna ietekme ļoti liela. Tās var būt arī visas jaunās tehnoloģijas, internetu varat iesaistīt, visas jaunās saziņas metodas. Noteikti par kaut ko jaunu jums gribēsies šajā laikā domāt. Izvirziet mērķus, realizējiet. Vēl šeit ir viens aspekts, ko arī šajā dienā gribu pieminēt, kurš arī nav nemaz tik bieži, un kurus astroloģijā sauc par pelnušķītes aspektu vai pelnušķītes laiku, ko veido Venēra ar Hīronu. Tas nozīmē, ka vienkārši var paveikties mīlestībā. Tā kā pasakājam, kad var atnākt šis princis un iespēja satikt savu princi šajā dienā ir katrai meitenei. Šis aspekts ir viņam raksturīgs tādas daudzas iepazīšanās šajā dienā. Un te labi rīkot arī sadarināšanās, atzīties mīlestībā un, protams, arī precēties šajā dienā. Līdz ar to mums ir labi. Tāda patīkama nianse. Un kas tad mums ir piektdiena? Piektdiena mums naktī ir tāda dziļa intimitāte iespējams arī ļoti dziļas emocijas. Paskatieties 4:33 precīzi aspekts, paskatieties varbūt tur kaut kādas sapņības vai kaut kādas sajūtas ļoti spēcīgas var būt. Diena mums ir patīkama, šeit mums Mars veido labu aspektu ar Jupiteru. Un diena laba, precīzais aspekts 12:42. Rīts labs, tātad diena laba darījumiem, ārzemju braucieniem, komandējumiem, sportistiem, labs laiks sacensībām, labs laiks arī tiem, kas darbojas internetā, izdot grāmatas zinātniekiem. Strēlnieki un zivis var aktīvi risināt visas praktiski savas problēmas, sakārtot attiecību jomu un padarīt visu tādu daudz konkrētāku, sevišķi zivīm, kurām bieži daudz kas ir izplūdis, viņām plāni notiek sapņos, sapņos izsapņo un realitātē grūtāk reizēm ir realizēt, ja nav citu planētu ietekmes spēcīgas, tad šajā dienā arī tie, kas ir sapņotāji, var savus plānus padarīt konkrētus. Tātad tie var būt gan darba plāni, gan finanšu plāni, un vienkārši tas var būt arī tāds patīkams, pozitīvs noskaņojums darbā. Tā arī mēs to varam teikt. Kas notiek sestdien? Sestdien mēnesis ir ūdensvīrā, viegla komunikācija, gaisīgs noskaņojums un veido labu aspektu ar Venēru strēlniekā jau agri no rīta. 9:32 sabiedriska diena, viegla, nepiespiesta komunikācija un, protams, sievietēm tas viss ir patīkama diena, vieglas sarunas, intereses par dzīvi un tās izdzīvošanu. Tā arī dariet, izdzīvojiet šo dienu. Ar ko jums vajadzētu būt piesardzīgākiem? Piesardzīgākiem vajadzētu būt dienas vidū 13:04, kad mēnesis veido sarežģītu aspektu ar Urānu, un šeit var gadīties, ka kaut kādas pārmaiņas, kas notiek, kaut kas, kas nerit pēc jūsu plāna, var radīt jūsos aizkaitinājumu. Esiet tam gatavs. Esat gatavi kaut kādai spriedzē un plānu maiņai, un principā vienkārši meklējiet oriģinālus risinājumus, ļaujieties spontanitātei, ļaujieties, rīkojieties nevis pēc tādiem noteiktiem plāniem, bet pēc tā, kas rodas, pēc situācijas. Un, ja jūs tam ļausieties, izrādīsies, ka diena ir pavisam jauka. Jo šeit var arī atgriezties, man liekas, nebija īsti precīza, 11:59 ir šis mēnesis aspekts ar Urānu, un 13. mums ir iespēja atgriezties pie kaut kā sena, pie seniem paziņām, notikumiem. Šeit var būt arī kaut kāda nostalģija pēc kaut kā veca, pēc senām vietām.
un tas var atstāt arī labvēlīgu kaut kādu nospiedumu mūsu nākotnē. Ļaujieties arī zināmā mērā šai sentimentālajai noskaņai, un tā tad atgriezieties arī pie kaut kādām vecām sajūtām. Svētdien labi jūtam vēl ar vienu gaisāšo bisekstilu, ko jau teicu, kas ir ļoti labs tādai aktīvai darbībai, kas ļauj mums ieprojektēt un izveidot labu mūsu nākotni un arī realizēt. Tātad Mars, Jupiters un Saturns, un to visu mums pastiprinās mēnesis. Mēnesis pastiprinās šo bisekstilu, tādas zivīs. Viņš savienosies ar Saturnu, un tas notiks 12:50, bet jau no rīta, tātad 5:32, viņš ir labā aspektā ar Merkuru, dodot mums tādu skaidru sapratni, domu skaidrību. Šeit mums Merkurs tātad iet mežāzī, domu skaidrība, strukturētība. Labi varam tātad izplānot visu, arī sarunas vest. Un 3 dienā mums ir labs aspekts ar Jupiteru, un vakar pusē 17:40 ar Marsu. Tātad jūs varat realizēt savus plānus. Ja pat iesākumā neesat gatavi vēl realizēt un spērt pirmo soli, vismaz izveidojiet plānu, varat veidot savu vēlmi karti. Tātad iedvesmojošs laiks. Sevi sakārtot, parādīt, varat vēlreiz un vēlreiz svinēt jauno gadu. Venēra jūs uz to tātad mudina, varat satikt savu mīlestību, varat ļauties jūtām un varat ļoti labi, tā kā daudzas planētas mums ir mežāzīs, saplānot savu nākotni. Tātad es jums ieteiktu, esiet šajā nedēļā savas dzīves režisori un savas dzīves dizaineri. Visas iespējas. Lūk, šeit pēc tātad nedēļas apskats, un tad es vēl gribu iedot tādu labu padomu tiem, kuriem enerģijas ir maz, kuriem pat Mars mežāzī nedod šo dzīves garšu un vēlmi traukties uz priekšu, ko jūs varat darīt savas veselības uzlabošanā. Tad ieklausās tiem, kuriem vai nu šajā periodā enerģijas ir maz, vai vispār jūs esat piedzimuši ar mazāku enerģijas daudzumu, arī tā var gadīties. Tad mēs ņemam savu plaukstu, kas vienmēr mums ir līdzās, vienmēr pieejam un ar kuru mēs varam savu veselību pastiprināt un uzlabot, un izmantojam savas zināšanas par to, ka šeit plaukstas centrā mums atrodas punkts Laugun, un mēs to aktivizējam. Tādā veidā aktivizējot savu dzīvības spēku. Pavisam šeit mēs varam atrast tādus, šeit ir viss mūsu ķermenis, un šeit ir bezgalīgi daudz punkti. Ja jūs patiešām gribat sevi aktivizēt, tad ir labi strādāt vēl ar pāris punktiem. Un tas ir šeit. Tad no vidus ņemam trešdaļu, vienu šeit vēl ir viens punkts. Tad šeit viens punkts. Atkal atrodam no vidus trešdaļu šeit. Tātad jau mums ir 1, 2, 3, 4, 5 punkti. Atrodam šeit punktiņu. 6. Un pa vidu starp šo un šo ir 7. Lūk, 7 punkti, ar kuru palīdzību jūs varat aktivizēt savu enerģiju. Varat strādāt tikai ar Laugunu, ar šo punktu. Kaut kādā pašlaik es viņu aktivizēju, tātad šeit tādas adatiņas, redzēt, šādā veidā. Un Marsam patīk viss, kas ir ars, šādā veidā mēs varam aktivizēt. Varat aktivizēt, tad man es jums parādīšu vēl ir mokši, šeit ir cigāri, ir ādatas, ar ko jūs varat strādāt, un jūs varat lūk šādā veidā uzlikt moksi, aizdedzināt un ļaut tam izdegt, sajūtot patīkamu siltumu ķermenī, tātad Marsa enerģija, uguns enerģija sildīs jūsu ķermeni un aktivizēs šo punktu, aktivizējot jūsu dzīvības spēku. Meitenes tātad strādā ar labo roku, puiši ar kreiso. Pavisam vienkārši, kā jūs to varat aktivizēt. Jūs varat vienkārši bērzēt plaukstas, lai līdz tās paliek karstas. Varat sildīt pie karstas tējas krūzes, domājot par
saviem lauguniem. Tātad tiem, kuriem ir maz enerģijas, bet kuri arī grib kaut ko darīt šajā tik spēcīgajā, tik fantastiskajā laikā, kas mums ir iedots, lai patiešām kārtotu savas dzīves un sajustu savu fizisko spēku un uzlabotu savu veselību. Lūk, tādu zinību es jums vēl iedodu. Lai veiksmīga nedēļa! Atā! Visu labu!